Kāds būtu labākais komplekts, ko iegādāties zobiem, teiksim, līdz 100 eiro? Uh, es droši vien ņemtu vienu no šīm te X-Pro Digital zobu birstēm. Viņš šobrīd ir pazemināta cena, nesen viņas maksā tikai 39 eiro. Viņam jau ir krāsains ekrāns, viņi jau ar ekrānā rekur pēc tam parādīs zobus un iezīmēs, kuras zonas ir iztīrītas, kuras nav iztīrītas. Viņam ir riktīgi foršs sienas magnetiskais lādētājs iekšā, ir mājiņas galviņa iekšā, un pēc tam, ja grib, viņam atsevišķi var piepirkt klāt arī ceļojumu futlāri. Tad tālāk es noteikti paņemtu arī starpzobu irigātoru, ņemot vērā, ka budžets mums ir līdz 100 eiro, tad es noteikti ņemtu šo te irigātoru, kurš ir viens no lētākajiem, bet viņš ir tīri labs, viņš maksā 39 eiro. Viņam iekšā ir 6 dažādi uzgaļi, un pēc tam tie mājiņas uzgaļi maksā stipri lētāk nekā visiem citiem, un viņi uzlādē arī uzreiz ar USB-C kabeli, kas ir vienkārši super parocīgi, un pēc tam viņam arī mājiņas galviņas ir daudz lētākas. Tas ir kopā mums ir plus mīnus 80 eiro. Nu, tad pārējo mēs visticamāk varam iztērēt zobu pastās, zobu birstēs. Es droši vien paņemtu šo te apakēru. Viņi paši sev sauc pa šķidro zobu emalju, jo viņiem iekšā ir sastāvs, kas principā palīdz aizpildīt mikroplaisiņas uz zobiem, tādējādi nodrošināt to, ka neveidojās tik ātri karies. Nu, viņi diezgan dārgi, jā, bet viņi ir riktīgi laba. Un tad vēl droši vien varētu paķert klāt kādu mutes skalojamo līdzekli. Es droši vien paņemtu šito te, VUM Carbon. Viņš ir pilnīgi melnā krāsā ar ogli, bet jā, viņš tīri ok, un šobrīd maksā 6,50. Un tad, principā, mums ir tīri labs komplekts līdz 100 eiro.